esmu montāžnieks un mehāniks. Tas ir Rūtai, Lindai mehāniks, Pēters. Viņš šodien diemžēl Labdien! Kā jūs godāt šodien? Šis ir priekš mūsu MRK video YouTube'ā. Nevar atrast trešo rogu. 5, 2, 4 ir, 3 nav. Jā. Vietas nav. Skaidrs. Bet kā jūs šeit godāt? Šeit godāt MG driver. Skaidrs. Ar ko jūs braucat vai nebraucat? Vai ejat? Mēs braucam ar Volkswagen Golf 2. Jā. Ar kādu startu numuru jūs startēsiet folkreisā? Konkrēti šis auto startēs ar 188. Bet ar jūsu auto? Man būs 911. Kā reiz braukt palīgā uz izsākumiem. Dzīties pakaļ no ziedzniekiem. Kā to dara Amerika. Skaidrs, skaidrs. Vai jūs esat apmierināts ar savu auto? Es neesmu apmierināts. Viņš nahai pīstās man te ar savu sajūgu. Pī. Ok, skaidrs, jā. Bet kaut kas ir jādara lietas kursā, lai viņš pī nepistos pī. Jāpasūt jaunas detaļas, nevis jāņem ar šrotiem. Bet taču, man liekas, folkreis pirmais posms ir jau pēc nepilnas nedēļas. Dirsā, ne? Vai ne? Pī. Labi, paldies par šo interviju. Uz redzēšanu. Godot šodien? Otrs. Labi, es esmu Poļiņš šeit. Saprat. Okay. Kā tev šī diena? Ļoti sūdīgi. Sūdīgi laikapstākļi. Kāpēc? Tāpēc karā vēji. Nu jā, skaidrs. Tu zini to džeku, kas tur braukājās ar to uzrakstu LM24? Markus Gaismiņš. Vai ne? Viņš ir baigās zvaigznē, ne? Jā. Jā. Tu apmeklēsi folkreisu? Kad? Visad. Kad vien būs? Jā, protams. Malcis. Godāt. Labdien, mani sauc Linārds. Kas jūs esat šeit? Tā 4-durvju golfa īpašnieks. Tas, kas tur braukājās? Jā. Skaidrs. Meklē trešo ātrumu. Jūs piedalīsieties pirmajā folkreisa posmā? Cerams, ka jā. Skaidrs. Kā jums vispār, kā jūs tikāt līdz šim autosportam? Šitas te, tas 911, kaut kā mēs baigie draugi palikām, viņš teica, ka vajag braukt. Tad prakses laikā nopelnīju naudu un nopirku šito autovāgenu. Bišķī sanāca baigais ieberziens, nopirku vēl vienu autovāgenu. Un tad kopā no diviem saliekot vienu, man vēl pa ceļam nopirku vēl vienu motoru. Un tad jau reku rūdz brauc un iet, bet jā, tikai trešo ātrumu nevar atrast. Bet kādā veidā mēs Kā jūs godāt? Jā. Jana? Jāna. Skaidrs, Jana. Ko jūs šeit darat, Jana? Skatos. Ko jūs tieši skatāties, Jana? Progress. Bet jūs domājat, šeit ir progress vispār? Iet uz augšu, jā. Kas? Tev arī iet uz augšu? Neatbildēšu. Skaidrs. Izgrieziet lūdzu pēc šo skatrus. Es jokoju, es neizgriežu. Ok, pagaidi, man bija jautājums. Ok, vai jūs piedalāties šajās sacensībās? Kādās? Droši vien. Ar ko jūs piedalāties? Kādos atprast? Ar kādu youtubermotoru? Abi. Kas ir abi? Tad jau izdomā. Labi. Ko jūs atbalstīsat folkreisā? Komandu. Kuru? Tieši kuru konkrēti braucēju jūs esat gatavs atbalstīt, lai varētu tā kā viņam palīdzēt vai, jā, lai atbalstītu? Eku to tur. To?
Jā. To ten pasāt, jā. Jā. Skaidrs, jā. Tas ar to 7. Jā. Zināt to, ka tas esot viņa laimīgais cipari. Nu, jā. Jā, labi. Paldies par interviju. Sveiki! Kā jūs godāt šodien? Anija? Labi, skaidrs, jā. Es redzu, ka jums tāds Jā. uz kādiem izsaukumiem jūs braucat ar viņu? Nu tā, uz degvielas izsaukumiem, uz ēdienu pakalpojumu izsaukumiem un tad visādiem citādiem izsaukumiem, kurus labāk nepateikt, jo viņi ir diezgan nelegāli. Cik es esmu dzirdējis, tie izsaukumi rodas tā pēkšņi uzsaukumā? Jā. Skaidrs. Kas jums zem šejienes slēpjās? Motors. Kāds tilpums? 2.0. Cik ir maksimālais cilvēks skaists, cik šajā automašīnā var ieiet? Nu, kādā ziņā legāli, ja? Nu, tā pa kreiso. Pa kreiso? Nu, ja mēs gribam, lai mums mašīna brauc pa zemi, nu, zin, ar pakaļu vai ne, tad nu kaut kādi 8 man tā liekas, vai 9 un viens bagāžniekā. Nu, skaidrs. Es atceros to konzervu dienu, kad tur tas 7 ēd konzervus, un es tam 911 gulēju pa virsu, un tur bija baigi ērt. Un tad viņš tur klepčā. Nu jā, tieši tā. Izskatīgs auto ir. O, paldies. Kur jums palika tas melnais? Melnais aizgājis, tā ir viņa saulē. Citos mediju laukos ir. Skaidrs, paldies par interviju. Labdien! Kā jūs šodien godāt? Labi, Tomij, ar kādu automašīnu jūs braucat un jūs varētu lūdzu skaļāk runāt? Zeltiem paliek vafeli. Ok, šī vafeli ir diezgan omulīga, teiksim tā. Miskas tad. Kas jums ir viņai noticis? Sulkas aizgāja. Gadrīz. Nu, skaidrs. Es jums redzu, ka jums tur kaut kāda ekipējums stāv un kaut kas tāds. Pastāstiet sīkāk, lūdzu, kas tas ir un ko tas dara? Šie ir cimdi. Pants. Un tad šeit vēl stāv ķiveri. Cik tāds ekipējums izmaksā tieši tā kā šis tieši tā kā 3 lietas? Pietiekami. Skaidrs. Paldies par interviju. Seši, 7, 2 naktī, un tev tur vairāk nav ko iet. Ja beha tumsā lido apvalēs, sak projām skriet. Bet vienā momentā visi sanāk notikuma vietā. Tur, kur melnā beha gatavojas atkal dziesmā iet. Saudzēji sevi tev tur nevajag iet. Metināts bloķis, spolēm ir Šeit ir maziņš ieskats uz mūsu trasi, kur mēs katrs brīvdienas pavadām. Jā, kaut kādā. Leģendāra trasa. Un šī ir ļoti pārdēs ir trasa tikai vēl līdz turienei. Pa šeien droši līdz turienei. Tajā kalna augšā mēs apgriezāmies un braucām stiepām cik vien var. Cik vien iet, kā saka, vai ne? Jā, tagad mums trasa ir visur tur apkārt. Visur. Droši nav nekas garš, bet droši mums ir pietiekami. Bet tur aiz garažas ir mūsu vecā trase. Un jā, aiz turienes mūsu vecā trase. Tajā vecajā trasē mēs ar Ford, neatceros, kas viņš bija, graši pulciņu vāķi saucamais, vai ne? Mēs uzstādījām lecienu rekordu. Es šaubos, ja kāds ir kādreiz pārspēks, nu jau viņš bija šausmīgi tāls. Tā kā es ar Tomasu, kas tagad ar šo pasātu braukā, mēs uzstādījām rekordu. Mēs nācām kādi 95 km/h. Un jā, mēs ļoti augstu un ļoti tālu. Tā rezultātā izlec Amsara.
Karteru pārstam. Piebeidzām to kurdu tādā veidā, kad mēs nomainījām amzi, visu satiesījām, bet aizmirsām eļļu ielikt. Eļļas paķersim kādus elegantus skatus. Manā tačkā vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā, sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās, visa tripī diena, manā tačkā vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā, sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās, visa tripī diena, Samats stāvus zem tilts, esmu tur, kur alus teiks. Man nepietiks ar to, kas līdzos, skaidrā festā būt ir mīts. Vasaras festivē nedēļas starpā braukšu uz tiem, vienā tripā, it kā visa mana dzīve sakramēta somā. Aizpats vīns, tagad manā kuņģīs līgs, čilīgs bīts, visu dienu, kamēr pienāks rīts. Pāris āli pludmalē, man nav gana, vienas nakts tusi, bet man nav gana. Es runāju te tagad par to laikā, ja par dienām siltām ilgāks ir tik smaids man. Nekādu raižu šonakt esmu skaidrā, pēc vēliem vakariem ar draugiem laivā. Davai, sametam kopā uz kasti, nav no svara mums tas, cik vēlāk, kad čubītis nāc. Kā es teicu, šis darbs ir ļoti bīstams, bet tomēr jautrs. Vajag man par vienu vasaru vairāk vajag. Vienu vasaru man vajag. Tikai vienu vasaru man vajag. Manā tačkā vienmēr logi vaļā, visu dienu esmu ceļā, sarkanās gaismas nebūs tikai zaļā.